Nu ko, labrīt visiem, pulkstens tagad ir 6 no rīta. Man drīz jādodās uz lidostu, un šis video būs tāds miksls starp Riharda vlogiem un Riharda tehniķi. Jo pirmdien saņēmu zvanu no Asus, viņš saka, jau klausies, mums ir launch partijas Polijā, vai tu negribi aizbraukt, mēs apmaksāsim viesnīcu un arī gan lidojumu. Un kas es būtu pa latvieti, kas pateikt free stuffam ne? Un visai te kūciņai pār, viņi teica, ka Varšavas lidostā kāds mani sagaidīs turot man vārdu rokās. Tā kā es domāju, laiks savu taksērā, braukt uz Varšavu un skatīties, kāds pasteigums tad Asus sagaida mūs. Šis būs labs. Nu, ar ko sākt? Bujakā! Vai filmēt viesnīcā kaut kādu video tā vietā, lai Polijā iedzer kādu pivo. Nu ko, esiet sveicināti kārtējā Riharda tehniķa sērijā, kur es šodien tēloju kārtīgu mēdīs cilvēku. Rihards, tehniķis. Un vislabākais vēl pie tam. Jo, kā jau minēju iepriekš, tieši šajā brīdī es tagad atrodos Polijā, viesnīcā, nu jau pēc Asus pasākuma, kur tad man bija iespēja apskatīties jaunākos laptops, ko tad Asus vēlējās šodien prezentēt. Vismaz vizuāli dabūju redzēt, nu arī drusciņi, protams, aptaustīt, tur paspaidīt astūru, bet nu tāda ritīgi testēšana man nesanāca. Bet ar ko sāksim? Tā kā šis ir mans pirmais tāds piedzīvojums, es domāju, tad kā parasti sāksim ar manām ekspektācijām. Nu tā, esmu ieradies Polijā, Varšavā, tikko uz viesnīcu, un līdz eventam ir kaut kāda stunda, un es īsti nezinu, ko sagaidīt. Neviens man nav pateicis, ko tur prezentēs vai kas. Tikai zinu, ka būs kaut kāds launch partijas un parādīs kaut kāds produkts. Tā kā nesen bija CES, uz ko es gaidu, lielais gaming krēsls. Es tur Transformers, ko Lainu strādīju. Gan jau kaut kādu būs laptopi, tur gan jau mēģinās atkal bezdulēs un viss kaut kas tam līdzīgs. Un kaut kāda gaming stuff. Varbūt beidzot būs jāiegādājas kāds gaming stuffs. Un, diemžēl, krēslu es nedabūju redzēt, bet tā vietā es redzēju šito te. Es domāju par to drusku vēlāk, un tā kā man bija laiks, nu ko nosist, es aizgāju pārēst, un nepilnu stundas laikā es biju pašā Asus pasākumā. Mēs esam šitajā lielajā Asus mēdīju pasākumā. Mēs atrodamies ritīgi augstu, kaut kādā 27. stāvā, kaut kādā baigākajā turnī. Tas, kas te notika, ir vienkārši jau kaut kādi visādi mēdīju runā par tiem datoriem, kas tik vēl ne. Un es kā mazais Rihards tehniķis no Latvijas vienīgais te sēžu un neko nesaprotu, ko man darīt. Es kaut ko papilmēju, varbūt kaut ko pastāstīšu jums. Nu, kāds tad ir šāda tipa mēdīju launch pasākums? Un es teikšu godīgi, pieredze bija ļoti interesanti. Visiem tur ir kameras, visi kaut ko fotografē, visi ņem tos laptops rokā, vēr vaļā, plēš, tausta, fotografē no katra leņķa. Uz vienu modeļu vismaz 4 kameras apkārt filmē, fotografē, kaut kāds vēl pāri plecam filmē un fotografē. Pārsvarā tas bija es, jo nu es tur negribēju līst starp visiem žurnālistiem. Un interesantākais pašā sākumā ir tas, ka tie laptopi ir izlikti apskatēt, viņas ir aptaustīti, apskatīt, bet neviens īsti nesaprot, nu par ko runāt, ko manā video teikt par šiem datoriem. Jā, te ir tik daudz gaming datoru, visāds gaming lietas, par kurām es pilnībā neko nesaprotu. Es esmu Xbox lietotājs, kā arī tie tad Zenbooki jaunie ar nočiņu uz augšu, nevis uz leju, baigi labais risinājums, kas man šķiet. Un te vēl ir Asus Vivobooki, kas nu parstiem lietotājiem. Viņi nāk visādās mīļās krāsnīs, gan jau kāds atradīs tās mīlīgas un tam līdzīgi. Un tad būs gan jau prezentācijas, kur pastāstīs kaut ko. Es nezinu, ko. Man ir žēl, ka nav lielais gaming krēsls, bet nu, redzēsim, kā būs. Nu, baigā pieredze. Tur pastaigāju apkārt, pafilmēju, pataustīju tos laptops un ar laiku es sapratu, ko Asus pārstāvi prezentēs tad mums. Tur tiks laikam prezentēt, cik es sapratu, tad visi jaunie datoriņi 3 kategorijās. Tad būs mums, kas tur būs rogiņi jaunie prezentēti, tad visi jaunais line-ups, kas viņiem ir gaming laptopiem saistīti. Tad mums ir
biznesam, tātad jaunie zenbuciņi, visi šiem ofisniekiem, tā lai būtu smuki laptopiņi, un trešā kategorija, cik es saprotu, ir kaut kādi parastie krāsainie, ir šie VivoBooki. Un cilvēki te daudz, te sanākuši no visādām valstīm, pārstrā poļi un ukraiņi, ir pāris lietuvieši, un man te jau kaut kādus laptopiņus liek klāt, kurus tu varēs pārbaudīt, VivoBooki un zenbuki. Un jā, pasākums ir baigais. Un pēc tam, tad, kad visi šie mēdīti cilvēki, ieskaitot man, bija vizuāli apskatījuši visus šos dators, tad, protams, sakās pati Asus prezentācija ar Asus pārstāvjiem. Un tēmas, kuras tika apspriest, bija. Pirmā lieta, protams, ko šādās prezentācijās runā vienmēr ir par pašu zīmolu, cik tad veiksmīgs ir šis pats zīmols. Nu, ko tikko beidzās prezentācija, noklausījos visu, ko Asus grib prezentēt. Viena lieta, ko es nezināju, ka mūsu galā Asus izrādās ir mūsu Eiropas pusē rankojas kā top 3 brands tieši laptopiem. Un pirmajā vietā gan Anglijā, gan Krievijā, kā viņu gaming sistēmas, šeit Republic of Gamers laptop rankojas pirmajā vietā. Un tad otrā lieta, ko viņi pieskārās, protams, bija jaunā dizaina valoda, ko Asus grib nevis gaming laptopiem, bet pārējai produkcijai piešķirt. Pārstrā prezentācija, nu kā jau prezentācijas visas tās ir, pastāstīt, redz, ka mums ņēma produktu, ko viņi dara, kas viņos ir iekšā un tā tālāk. Bet šoreiz bija drusku interesantāk paklausīties arī to, kāda ir Asus jaunā dizaina vīzija, nu, kas ir īstenībā jebkāda vīzija, kāda ir jebkuram citam laptopu ražotājiem, to, ka minimālisms, minimāls dizains, ir īpaši zenbukiem. Ko es varu pateikt par zenbukiem? Atcerieties, es testēju vienu zenbuku, kam bija trackpads kā touchscreens. Nu, tad šeit no tā gimika viņi tikuši vaļā un fokusējās tīri tādiem biznesa klases laptopiem. Kad dizains no jauniem zenbuka S13 laikam, jā, S13 dizains ir iespaidīgs. Un ko viņi ir izdarījuši? Viņi paņēma to rāmu, samazināja cik vien iespējams, tātad mums ir ļoti mazs rāms ap ekrānu. Un ko viņi izdarīja ar webkameru, nevis paslēpt kaut kādā keyboardā iekšā vai nolika kameru apakšā vai kaut kādos citos stulbos risinājumos. Un ar viņi, protams, neuztaisīja slaveno noču, jeb uzats, kas ir iPhone'os, bet viņi uzlika to visu uz augšu. Tātad tev ir smuks handles, ar ko atvērt vaļā pašu laptopu, kā arī dizainis tas izstās diezgan iespaidīgi un smuki. Un iekšā, protams, nav pašas studīgākās, jo tur ir i7 16 GB, bet arī bija lielāks zenbuks, ko sauc par zenbuku S14 laikam. Un tur jau atkal Asus atgriežās uz saviem kaut kādiem maziem jociņiem, triciņiem, ka ieliek iekšā numpad, iekšā trackpadā, kur viņi saka, ka tīpā pirksts atšķir tā, ka tu izmanto peli, un tad, kad tu gribi izmantot pašu numpad, bet mēģināšu notestēt, pārbaudīt to praksē, bet vismaz labi, ka kāds domā par tiem grāmatvežiem. Un, protams, trešo kategoriju, ko Asus tur gribēja prezentēt, ir radošiem cilvēkiem, tātad mīļi krāsaini laptopiņi, arī ir diezgan spējīgām jaunām, tur i7, atkal 16 GB, bet, krāsaini laptopiņi, tāds keyboardiņš, nekas interesants. Manā pusē, kas ir jebkurš MacBooks, jebkurš cits, tā kā, tas ir tādiem cilvēkiem, kas grib Windows un ar labām iekšām, es domāju, tas varētu būt normāls kombos, bet tas man neinteresē. Un kas tā būtu par tehnoloģijas prezentāciju, ja nebūtu visādi promo materiāli, promo video, kur tur viņi parādīja visāds promo video saistībā ar saviem zenbukiem un saviem VivoBookiem. Bet tad tika prezentēti lielie monstri, lielie gaming laptopi. Tad sākās, protams, interesantākā daļa Republic of Gamers, visi ROG jaunie laptopi, un viss prezentācija sākās ar vislielāko un interesantāko manās acīs, tas ir tas saucamais mothership, jeb mātes kuļs. Tas ir laptops, kas izstāsta reāli pēc desktop, tātad, viņu var tur locīt, atdalīt tur keyboardu salocīt divās daļās, šo ekrānu var locīt tagad Surface Pro, tas ir vienkārši jebkura gamera ergonomikas sapnis. Tu var izvēlēties savu lēņķi, tu nolikā, tu gribi savu klaviatūru, visu, tu tur gribi sēdēt šķīvi un tā tālāk. Bet viņu dizaineru pārstāvs teica to, ka šogad viņi grib fokusēties, turpmāk fokusēties uz 3 keyboardiem saistībā ar saviem gaming laptopiem, kas ir būt rebeļiem, būt ritīgi edgy un, protams, to visu kopā miksēt, atrast kaut kādu fusion starp normālo un neprastom lietām un īstenībā skatoties tiem visiem dizainiem, kā izstāstiem jauniem laptopi, to var redzēt. Protams, manā Apple fanboy gaumīte tam nepiekritīs, ka tie izstāsta labu dizainu, bet tie risinājumi, ko pēc tam mums tehnisko parādīja, man likās ir diezgan iespaidīgi. Tur viņi prezentē visu jaunos ventilātoru sistēmas, savus heat pipes, kā viņi tur Wi-Fi antenas liek iekšā un tam līdzīgi. Tās tehniskās detaļas ir ļoti interesants, par kurām es vēlētos pastāstīt, bet tagad uz vietas šis video būs nežēlīgi garš, ja stāstīšu par katru feature, ko viņi ir ielikuši savos jaunajos datoros. Bet tas viss interesantākais tehniskais risinājums, kur viņi visu to apvienoja kopā, ir savās Zephyrus gaming laptop sērijā, tātad, kas ir tievākie gaming laptopi, ko es esmu redzējis, ar līdz pat i7 procesoru. Protams, visi jaunie ROG datori tagad būs ar RTX
grafiskajām kartēm. Šitie Zephyrus ir RTX 2080 vēl iekšā, kas ir interesantākais tas, ka tas laptops ir reāli, nu tik bies, un šad nav baigs smagais. Maz aziāt meitene vienkārši uznāca uz skatuves savā mugursomā un izvilka ārā. Nu, man liekas, ka biezums viņam bija kaut kāda 18,7 mm, kas ir, nu, īstenībā ļoti iespaidīgi. Protams, pēc izskata viņš nav pats dižākais, jo viss keyboards ir nopušots uz leju, lai atstātu vairāk vietas tam visam procesoram grafikas kartē. Un tas arī, protams, palīdz ar karstumu, izolāciju un vispārējo. Un vēl viena lieta, ko viņi izdarīja, pateica to, ka, nu, gaming laptopos īsti neviens webkameru izmanto ārējo, nu, visi streamer un vispārējo. Un ko viņi ir izdarījuši, viņi ir izņēmuši webkameru ārā no savas Zephyrus datoriem, un ir izveidojuši atsevišķu webkameru, kurā ir 10, 80, 60 kādas sekundē, tur noise cancellings un vispārējais, kas, cik sapratu, laikam nāks līdzi, atšķirībā no reģioniem šī webkamera, ko tad varēs pielikt klāt savam datoram. Un būtībā tas ir viss, kas man likās interesantākais no šīs prezentācijas. Tātad 3 laptops, kurus īstenībā gribētu apskatīties, lai gan esmu, jūs jau zināt, masīvs ābolu fans, tātad tas ir ZenBook S13, Zephyrus dators un, protams, motherships, kur var locīt un nocīt. Tā kā es ceru, ka Asus varbūt mums arī atsūtīs uz kanālu, kā tā, lai mums varētu parādīt tuvāk. Bet, nu, tagad jums būs jāiztiek ar vienkāršiem, nu, manis uzņemtiem kadriņiem, kur nav tie labākie. Un kas notiek pēc šāda tipa prezentācijām? Protams, tas ir kaut kāds priekšnesums. Apple'am bija Bono, bet Asusam nav ko ne piebilst, ne atņemt redzošo priekšnesumu. Bet, kas notiek iekštelpās pēc prezentācijas, tā gan ir elle. Jo tu vienkārši vairs neties ne pie viena laptopa, tu viņu nevar paņemt rokās, apskatīties savā brīvajā laikā, patestēt to, jo kāds to ir noteikti savācis, kāds no šiem žurnālistiem vai vlogeriem. Viņi tur filmē savus video, pēta un fotografē, un tas ir vienkārši, tāds, vilku bars. Un es, būdams vienīgais latvietis, es tur nevarēju kāds sačupoties tā, lai man palīdz filmēt, vai es kādam varētu palīdzēt filmēt, un man viss bija jādara savām divām rociņām. Tagad es brīnos, cik daudzos Ukrainas un Polijas YouTube video es esmu vienkārši fonā ar ritīgi apstulbušu seju. Bet, ja tu nestaigā apkārt un apsēdies vienā vietā pie kaut kāda viena laptopa, ik pa brīdim tu tiec pie tā datoru un tu viņu var apčamdīt, apskatīt arī tuvāk. Un es, pieņemsim, pirmais dators, pie kā es tiku, bija ZenBook S13. Tā, tik pie kaut kāda datora šitam te ir drausmīgi grūti, jo te ir tik daudz visādi YouTuber un mediji, un vienkārši paņem tos dators pie sēbīm un netiec klāt, bet es tiku pie vienā ZenBook S13, tātad redz, ka tas nāč, par ko es runāju. Tā mēs redzam, webkamera ir augšā, ja? Mums ir šitam te augšā webkamera, smuki nolikt.
un viņš ir, reāli tieviņš. No inputiem mums ir USB 3, audio jacks, USB-C un arī micro SD kartē iekšā, tad priekš kaut kādas bildes apstrādes strādā, bet vislabākais ir tas, ka webkamera mums neskrāpējas, lai gan viņš mums arī ir ciet, un viņš varās vaļā ļoti interesanti vaļā. Vienkārši segments, kurš par sevi ir ļoti skaists. Viss, kas man vienkārši nepatīk, ir tas, ka te ir mums vēl fingerprints iekšā, laikam ielikts iekšā, vai kaut kāda pogas, nesmu, kas tāds ir, kas ir estētiski, nav baigi smuki, bet vispārējais īstenībā šidā te laptopu es pirktu savai mātei, godīgi sāk. Šidā te laptopu, kā Windows lietotājiem, tas, kas ir on the go, es teikšu, šis ir viens no smukākajiem pēdējā laika Windows laptopiem, ko es esmu redzējis. Mums ir visas mēdīja pogas augšā, klaviatūra mums ir tā kā vecajiem MacBookiem, mašīs viss tā kā, layouts arī parastais, tā kā viss ir diezgan forši. Vēl viena interesanta lieta ir, kā viņš varās vaļā, tas ir šis te hinge. Viņš drusku paceļ laptopu augstāk, tam mums ir laptops ar leņķu uz leju, tā lai uz viņu parakstītu. Aiziet arī uzzināt, protams, cenu, bet, es domāju, mēģinām atrast vēl kaut kādu datoru. Un tad vēlāk arī ātri iztaustīja pagaidām tirgū tievāko gaming laptopu, kas ir Asus Zephyrus 18,7 mm. Tiku pie Zephyrus beidzot klāt, tātad teicu, ka tas tur, ko es runāju, keyboards mums ir uz leju, mums ir atstāts viss, kas te ir priekšā, kur mums stāv viss tas, viss salikts, tātad viss keyboards ar trackpadu. Keyboards kā keyboards, ekrāns, kā es teicu, webkameras nav, to var šeit augšā stiprināt, kur vēlās. Šis ir 17 cols, i7 ar RTX 2080, kas viņam ir interesanti, ir viss cooling sistēma, kas viņam ir. Tad mums ir tie paši vecie indikātori, kurus jau mēs pazīstam. Inputos mums ir HDMI vats, AC, USB-C. Un interesantais fakts ir tāds, ka šis ir pirmais no gaming laptopiem, ko īstenībā var lādēt arī ar USB-C. Bet, protams, tu nedabūsi pilnu jaudu, bet tu dabūsi tik jaudu, cik tev vajag, lai tu varētu pastrādāt, pieņemsim, un internetu vēl lietot. Tātad, ja tu aizēji uz darbiņu vai kur, tad to tu var lietot. Asus teica to, ka pārstrā gamings notiek mājās, un neviens opsā īsti nespēlē. Un kas vēl ir interesanti, ir šitas te puļķīts esot, ir skaņas regulators. Teicu, kāpēc viņi ir paņēmuši šito, nevis kaut kāds mēdīju poks vai kaut ko tam līdzīgi, ir tikai tāpēc, lai varētu vēl vairāk ietaupīt vietas, tā lai šis te būtu viens no tievākajiem laptopiem tieši gamingam. Un viņi saka, ka šī biezums ir 18,7 mm, kas tā arī varētu būt. Un smagumā, priekš 17 solām, ir, es teiktu, tā kā vecie MacBook 17 colas laptopi, apmēram tāds pats svars. Nekas traks, protams, muguras somā visu laiku turēt tādu kopā ar kaut kādām grāmatām vai ko. Ir smagi, bet tā pats par sevi. Kā jau smuks laptopiņš, vēl ka nevar uzspēlēt nekādu spēli. Pie krūtākā koncepta, kas man šķiet personīgi, kas bija Asus Motherships, es īsti netiku un es viņu nedabūju tā kārtīgi iztaustīt, pamēģināt visus tos klipšus, kā tie magnēti strādā, kā to keyboard kustināt, jo tur rinda bija nežēlīga. Jo visi gribēja būt ekskluzīvi, visi gribēja būt pirmie, kas nofilmē un pastāsta par šo te unikālo konceptu un visi tur locīja, filmēja, stāstīja par to datoru un tā tālāk. Es nogaidīju stundu un tā arī netika pie šī datora klāt. Tāpēc es ceru, ka tuvākajā nākotnē Asus mums atsūtīs vienu piemēriņu tā, lai mēs varam uztaisīt kārtīgu Riharda tehniķa sēriju ar šo te Asus Mothership. Jo manās acīs tā tehnoloģija, kas ir zem tā visa datora iekšā, ir daudz interesantāk īstenībā par pašu datoru. Bet, protams, arī tas Asus ergonomikas sapnis arī nav slikts koncepts. Un būtībā no pasākuma tas arī ir viss, protams, tu dabū vēl paēst. Un pašās beigās es vēl dabūju šito te Republic of Gamers G-Shock. Vai nav stilīgi? Bet tā, pats pasākums ļoti interesants un es ceru, ka mūs uzaicinās uz vēl šādiem pasākumiem tā, lai mēs jums varam par to pastāstīt. Un es domāju, varbūt ir laiks atgriezties atpakaļ pie vloga un iztaigāt šo te 4 zvaigžņu istabiņu, ko? Ko esat sveicināti Varšavas Radisson Blu viesnīcā, 4 zvaigznes, apstīsimies, kas mums te ir. Un pirmā lieta, kas vienmēr jādara ir viesnīcas istabiņās, ir šī te. Kā jau redzējām, mūsu gulta ir mīksta, liela, 2 metriem, der. Mums ir apmēram 32 cols liels Philips televizors šeit, kurā neko nerāda. Mums ir tēkanna, mums te ir skapis, kurā tu vari paslēpties.
Tad mums ir skapis, kurā tu nevari paslēpties, bet tu vari paslēpt savu naudu. Mums ir klubu krēsls. Movie night. Mums ir pildspalva ar lapiņām un telefons. Un tagad gan jūs sakat, ej, Rihard, parādi man vannas istabu. Un ar vannas istabu īstenībā gan man ir smieklīgs stāsts. Es biju aizgājis nosnausties, es piecēlos, man ritīgi vajadzēja čurāt, un es meklēju dušas vannas istabu. Te nav, te ir skapis, un te ir spoguls. Un es domāju, kur ir vannas istaba? Un izrādījās, ka vannas istaba mums ir šeit. Tad mums ir izlietne, vēl viens spoguls, čurājamais pods un kakājamais pods, vanna kopā ar dušu, kas kā parasti ir domāt ļoti īsiem cilvēkiem. Labi, pietiks mažoties, un kā parasti es ceru jums patiks šis video, es ceru tāpat kā es, jūs no Asus gaidat 2019. gadā jaunos gaming laptops, jaunos Zenbooks, ar iespēju apskatīt tos un notestēt, un kā parasti es ceru jūs kaut ko jaunu iemācījāties, man rītā no rīta lidmašīna atpakaļ uz Latviju, un tad jau tiksimies līdz nākamajai reizei. Paldies!